Mēs dzīvojam, mums viss bija labi. Lūk, mums nebija nekāds trūkums, viss bija, paldies Dievam. Lūk, tētis strādāja šachtā, nāca ļoti daudz draugu pie vecākiem, ar kuriem viņi draudzējās, kontaktējās. Pēc tam, kad viņi kopā izklaidējās, mamma ievēroja, ka dzīvoklī atradās zeme no kapsētas, kuru kāds bija bēris. Paziņas apskaut Alekseja vecāks un gribēja izjaukt viņa laimi, un ar būšanas palīdzību uzlika lāstu Alekseja ģimenei. Pēc tā visa viena pēc otras parādījās nelaimes. Kaut kas tāds nelāks sāka notikties. Tētis palēnām sāka dzert, tas bija vārdus sakot murgs. Patiesībā ir grūti to atcerēties. Un tā visu dzīvi. Mamma centās un vilka ģimeni, bet ar tēvu kaut kas notikās. Mums bija pastāvīgs trūkums, es uzskatīju sevi par kaut kādu ne tādu, ap mani pulcējās nepareizi draugi, kuri man visu laiku manā dzīvē runāja visu sliktāko, kad es esmu neveiksmnieks, ka man nekas nekad dzīvē neizdosies, es visu to klausījos un tajā lāz, kas vajāja no pašas bērnības, traucēja viņam pilnveidoties dzīvē, bailes, nepārliecinātība par sevi un nākamo dienu pastāvīgi apstādināja viņu ceļā uz mērķi. Aleksejs meklē izēju Dievā, lūdz viņu atbrīvot no lāsta, un žēlsirdīgais Dievs atbildēja uz viņu lūgšanā. 2012. gada novembrī Kijevas garīgajā centrā atzimšana norisinājās atmodas konferenci, un Aleksejs aizbrauca tur. Otrajā sapulces dienā, kad bija slavēšana un vārds, tad es piedzīvoju spēcīgu Dieva klātbūtni, kā nekad iepriekš nebiju piedzīvojis. Es zināju, ka šeit tik spēcīga Dieva klātbūtne, kad kaut kam ir jānotiek šajā dienā. Pēc tam, kad mācītājs sāka lūgt, un kad viņš runāja, ka Dievs visu izmainīs, un kad viņš no visu var izmainīt personīgā dzīvē un var iznīcināt jebkuru lāstu jūsu dzīvē. Un es Dievam teicu, Kungs, paveic kaut ko manā dzīvē, es nezinu, kas ar mani notiek, es kalpoju Tev, kaut kādas bailes manā dzīvē, kaut kā es domāju, ka man nekas neizdosies dzīvē. Visam, kam es pieķeros, viss paliek pusstratā, pusceļā. Tad pēkšņi svētais gars, tas bija mirklis, kad sapratu, svētais gars man atklāja, kad manā dzīvē ir lāsta gars. Es pēkšņi sapratu, kad vecāki, tā dzīve, ko viņi tagad dzīvo, nav viņu dzīve. Tad svētais gars atklāja, ka par manu dzīvi ir paudžu lāsts. Lūk mūsu dzimtā. Un vēlnam nebija vairs, kur likties. Bija tik spēcīgs svaidījums, es sāku raudāt, kaut kas manī sāka celties augšu, šeit krūšu afidu. Un tajā minūtē kārtībnieki paņēma mani un atveda uz skatuvi, un tad mācītājs sāka par mani lūgties. Šis dēmons, draugi, paceliet viņu. Šis dēmons grib viņu padarīt nelaimīgu, viņa ģimeni. Es nogalināšu. Nebūs laimīgs nekad. Viņš arī. Domājat, ka tā ir pasaka? Dēmons var dzīvot ģimenē vienā cilvēkā kā tējas tasītē un kontrolēt visu namu. Un radīt tur situācijas un konflikts, dažādas nelaimes gadījumus. Un visu pārējo. Un tagad, Sātan, es saku tev, tu neko neizdarīsi šai ģimenei. Tu neko neizdarīsi. Tu pats tagad iesi bojā. Ellē, mūžīgi degsi. Lūk, skatieties, cik daudz vīri viņu tur. Sātanam beigas. Viņš būs veiksmīgs. 100 cilvēku nāks pie Dieva. Vēlns baidās, saprotiet, baidās atlaist, jo viņš būs kalpotājs.
Ļaunais gars, es tev pateicu, izej ārā no viņa. Tūlīt pat es tev pateicu. Ātri, es tev pavēlu tagad. Izejiet ātri no viņa, es tev pateicu. Skriešus! Skriešus! Izej no viņa pilnīgi, ka tavas smakas tur nebūtu. Steidzīgi no tā izej. Izej! Pēc tam, kad mācītājs aizlūdza un es sajūtu, kā viņš sāka iet ārā, ļaunais gars, un viņš izgāja, kā siekala kamols. Es sapratu, ka Dievs dāvāja brīvību. Man kļuva tik labi, tik viegli. Svētais gars man uz austiņas pačukstēja. Viss būs labi. Viss būs labi. Kad mācītājs mani pasauca, un tajā minūtē es pārdzīvoju spēcīgu mīlestību, Dieva mīlestību. Un es piedzīvoju tajā momentā, cik ļoti mūs mīl mācītājs. Es kaut ko tādu piedzīvoju vispār, bija spēcīga Dieva klātbūtne, cik ļoti mūs mīl Dievs, cik ļoti mēs esam viņam dārgi. Es sapratu, cik ļoti es mīlu savu mācītāju un mūsu draudzi. Tas bija tik spēcīgi, to nav iespējams nodot ar vārdiem, kamēr pats to nepiedzīvo. Kā tev klājas? Mācītājs, superīgi! Tu esi laimīgs? Esmu pats laimīgākais. Svētais gars tik spēcīgi nonāca, ka nevarēju uz kājām nostāvēt. Nu, lūk, brāļi un māsas. Un līdz pat šai dienai mēdz jokot par šo gadījumu. Slava Dievam un viss dzīvē izmainījās. Tas bija, kā saka, moments. Tas bija jānotiek tavā dzīvē. Šis tačs, pieskāriens. Un tas notika. Esmu laimīgs un pateicīgs Dievam. Un tikai uz priekšu un nepadoties. Slava tev, slava tev, slava tev. Pāri visai zemei, Dievs. Aleluja.